Kāpēc manus video komentē cilvēki ar deformētām smadzenēm? Es nesaprotu. Iekaisumiem nevajadzētu būt, ķipi implantiem, visai šitai darīšanai. Kā var nebūt iekaisumi? Ja tu netīrīsi, tev pie implantiem paliks kaut kāda ēdiena atliekas, kaut kas tam līdzīgs, un sāksies iekaisums un iekaisīs viss un notiksies tāpat kā normāliem zobiem. Tur tikai 8 skrūvas, tur to protēzi notur. Jā, 8, lai būtu 8. Tālāk. Tā kā nav zobi ar saknēm, tad pēc pāris gadiem deformēsies žoklis. Tā ir vienīgā pa lielam problēma. Jā, problēma ir tā, ka arī biksēs tev noteikti kaut kas ir deformējies. Priekš tam jau tos implantus liek iekšā, lai nekas nedeformētos un nepazust kaula apjoms. Stulbenīši, bet jūs kaut ko palasat, pastudējat kaut ko. Tāpēc cilvēki neaizmirstam, ilgi bez zobiem nestaigājam. Ja ir iespējas, tad steidzīgi liekam implantus, jo tikko, kad žoklim vairs nav slodze, žokļa kauls ar katru gadu pazūd, un ir ļoti daudz gadījumu cilvēkiem bijuši tādi, ka grib pēc daudziem gadiem likt implantus, bet vairs nav kur ieskrūvēt. Tāpēc, ka žokļa kauls ir palicis plāns bez slodzes. Tāpēc, ja nav zobu, steidzīgi implanti iekšā, lai slodzi un lai ir kauls. Un tam tur deformētajam čau, ej mācies.